tā problēma mums ir tāda Jūrmalā, ka mums ir stipri sadārdzināti iepirkumi, un, ja mēs tā skatāmies, piemēram, salīdzinām kaut vai divus vienkārši objektus, nu, piemēram, nu, es konkrēti paņēmu tos datus par Kauguriem, Kauguru mežparks un Dzintaru mežparks, un Dzintaru mežparks ir būvēts nodots eksploatācijā 2008. gadā, izmaksas bija kaut kur ap zem 4 miljoni, 13 hektāru platība, Kauguru parks izmaksāja mums 11 miljonus un 3 hektāru. Un jā, un tas sadārdzinājums, ja mēs skatāmies, kaut kur vairāk 8 reizes, un principā infrastruktūra, kas ir gan Kauguros, gan Dzintaru mežparkā, viņi ir vienādi. Un, respektīvi, tās izmaksas, nu, mēs redzam, ka tas ieguldījums investīcijas, nu, neatbilst tam rezultātam, respektīvi, ka tas ir stipri pārmaksāts, un mums Jūrmalā ir tiešām problēma ar iepirkumiem. Mēs redzam, ka šie iepirkumi nav caurspīdīgi, un mēs redzam, ka tas rezultāts neatbilst mūsu gaidām, un tā ir tā mūsu viena no lielākām sāpēm, ka mēs par visu pārmaksājam, gan par, teiksim, par skolu rekonstrukciju mums ir bijuši skandāli, ja, kur mums tiešām arī līdzīgi projekti, skolas mums tiek atjaunotas, stipri lielāks tāms ir. Nu, un tad līdz ar to jautājums ir par iepirkumiem, ka, nu, bet tā jau ir visas Latvijas sāp, tā jau nav tikai Jūrmalas. Nu, duši, ka tā problēma, jā 8 reizes dārgāks iepirkums, kaut arī laiks, protams, sadārdzinājis, jā. Interesanti, ka mēs stāvam tieši pie iepirkuma biroja. Protams, problēma ir, ka iepirkuma rīkotāji ļoti bieži paši arī ir vainīgi pie tā, ka viņi neprot uzrakstīt nolikumu. Otkārt, daudziem ir tāda vienaldzība pret publiskajiem resursiem, cik tas maksā, jo tā nav mana maciņa nauda, tas ir vai no Eiropas finansējums, vai pašvaldībai, teiksim, vienalga. Es domāju, tāpēc iepirkuma biroja darbiniekiem jābūt ļoti atbildīgiem, jo patiesībā sakot, kādreiz arī, nu, kā lai saka, mums ļoti daudz ir gan karteļi, gan korupcija. Tie ir ļoti saistīti ar iepirkumiem, publiskajiem iepirkumiem. Noteikti, ka rīko iepirkumu jāapskatās, kas notiek vispār tirgū, jā. Tas, ka man atnes kaut kādu piedāvājumu, kurš ir sadārdzināts, nu tas nav veids, kādā rīkot iepirkumu, jāapskatās, cik maksā. Salīdzinās. Vismaz 3 objektus salīdzinām, no tā mēs redzam, cik reāli tā varētu būt tirgus cena. Nu jā, to mēs arī vienkārši, kad mēs taisījām savu neatkarīgo cenu ekspertīzi, mēs skatījāmies, cik tukumā kādas ir izmaksas konkrēti, jā, nu salīdzināmās cenās, robežos, piemēram, mēs visu laiku redzam, ka Jūrmala nepārtraukti ir pārmaksājusi.